Labrīt visiem! Esam ieradušies Garkalnē pie kafejnīcas Nikī, lai dotos pastaigu tā kā priekš mums jaunā. Kas tur soļo, kas tur iet? Tagad mēs tuvojamies vienam no pirmajiem jau mazajiem ezerņiem. Šis ir Dūņu ezers, kurš aprakstā minēts, kad maksimālais dziļums ir 1,4 metri. Vidējais dziļums ir 80 centimetri. Rūķīši iet pa priekšu. Un šitas ir mums Peldu ezers. Cilvēki atbraukuši jau uz pikniku, jau iekārtojās. Kvesteri jūs visus sveicina. Nu, Marta, pagriezies. Jā, gan jau kaut kur apraksts ir. Taču, ka pa tā mašīnām var piebraukt pie viņām, pie viņa. Šis ir otrais ezers. Neesmu ticis līdz viņa nosaukumam. Kaut kur būs jāatrod, ka laikam cilvēki pikniko. Tur kaut kur tālumā ir tolitītas, plasmasas, točas, volejbola laukums, laikam kaut kāda atpūtas bāze. Maziņš šķēslīts, maziņ upīt, kura ietek iekšā tanī pašā Peldu ezerā. Te mums ir samērā kūdrains segums, jo laikam atrodamies purvainā vidē. Putniņi dzied un čīvina. Ārā lielisks laiks.
Esteri arī aizmugurē kaut kur dzied. Tagad mēs tuvojamies 3. ezeram, kas mūsu maršrutā ir Melnezers. Es dziedāju dziesmu Black Noise. La 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 la. Neliels šķērslītis. Laikam mūsu trases laikā pirmā norāde parādījās. Melnezers. Īstenībā tīri liels viņš ir. Tur laikam vēl aiziet pa labi. Kas pa purviņu. Nu, un šitien skats uz Melnezeru no otra puses krastam. Nu, noiet no ezera, ejam uz taku un būs kāds gabaliņš jāiet tikai taisni. Esam nonākuši, kur pēc kartes rakstīts Zaķumuižas sūkņu stacijā. Stingrā režīma aizsarga josla. Protams, te var iekšā tikt bez jebkādām problēmām. Un tā esam nonākuši uz grantēta ceļa. Tā mēs tuvojamies šīs dienas pēdējam ezeram, kura nosaukums ir Asaru ezers. Otrā pusē labierīcības ir, labi iekārtotas vietas, tur mēs arī drusku ieturēsim maltīti. Vienata maziņam grāvim leks pāri. Mēs visi ceram. Nesteri izdomāja iet pāri kokam. Reku tev pados pretī. Skoks arī, ka iesāķējies, redzēju. Kurš vidī var lūst. Esam nonākuši pie Asaru ezera, pirmās lieliski labi iekārtotās atpūtas vietas. Tepat svaigs kazāns, kur ir uzlikts virsū.
ugunskura vieta, var kaut ko pacept, pagrilēt un galdiņš. Čau, Marta! Tā mēs tuvojamies atpūtas vietai. Mūsu šodienas atpūtas vietai, kur ir noieta pusdistance. Galdiņi vairāki redzās. Točas toaletes pat ir. Super kazāns ir. Jā, miskas tas ir, kurais sevis visu savākt un likvidēt. Un burvīgs skats uz ezeru. Cik noprotu, pa šitās vietas var arī piebraukt ar automašīnu. Vot, mums tagad pa šitām superīgajām baltajām smiltiņām jāiet. Pasakiet visi, ko jūs domājat par šito stigu? Es gribu mājā. Stulbi! Forši, pareizi ir. Turpinam ceļu uz priekšu. Šoreiz ejam jau pa mežu. Nu, pa sauli iet negribējās pa to ceļu. Baltās smiltis. Izvēlējāmies vieglāko iešanas veidu. Tā mēs atkal esam nonākuši pie Peldu ezeras, atnākot jau no otras puses. Pirms tam mēs bijām, no tās puses nācām. Tagad esam no šitās puses pienākuši un mūsu šodienas gājiens pamazām tuvojas finišam. Kur cilvēki sabraukuši, atpūšās. Galdiņi, gaļu cep un jā, ļoti laba, interesanta taka. Un tā esam šodien laikam finišējuši šī jaukajā, burvīgajā takā, kurā tika apsekoti un apieti 4 ezeri. Tad cilvēki galīgi nav noguruši. Manas kājas. Gotiņa nes savu deļu.